lielākie eksperti. Bet pendeli vēl ir jāiesita. Jānis Ikaunieks pret Vladislavu Kapustinu. Spēles 31. minūte. Atbildīgs brīdis Jānim. Sitiens bumba nokļūst vārtu tīklā. 1-0. RFS labā 31. minūte. Ļoti vēlu ar veiksmes palīdzību, jo trāpīt par roku, nopelnīt pendeli, tas vienmēr saistās ar zināmu tādu fortūnas devu. Bet fakts paliek savstarpēju spēļu bilances, bet šie vārti, ko guva Kembels, vēl pat aprīļa sākumā, izrādījušies tādi izšķiroši, kas ir nosvēruši svaru kausus par labu Tukumam savstarpējās spēlēs. Osu Agvo gūst ļoti kuriozus vārtus. 2-0. 41. minūte viņš netrāpja pa bumbu. Man šķiet, ka bumba vai tikpat netrāpja pa balsta kāju Nigērietim un ieripoja vārtos, jo vārtsargs jau bija izslēdzies, jau bija nokritis, acīm redzot minūti. Visu to labāk redzēsim atkārtojumā. Bet RFS padara savu situāciju vēl mierīgāk. Sacīsim tā, pavisam mierīgi. Redzējāt? Tas nebija sitiens. Nekā vienkārši noturēt šo latiņu vai aizvietot. Ikaunieks piespēl uz priekšu. Ķiguram ir iespēja iziet 1-1. Ķigurs met bumbu pāri vārtsargam. Bumba piezemēs vārtos un 3-0. Mārtiņš Ķigurs 36 sekundēs gūst vārtos. Nu, varam strīdēties par sekundēm, kurš laikrādis ir precīzāks, bet minūti viņam noteikti nevajadzēja. Un arī 40 sekundes nē. Mārtiņš Ķigurs 3-0. Otrā puslaika 1. minūtē. Pēc cīņas Frankfurtē. Arī kausa fināls nav aiz kalniem. RFS kalendārs tuvākais tiešām 3 frontēs, bez nekāda pārspīlējuma. Un te izgāsies par 1-0 Ķigurs. Ķigurs izripina Ikauniekam. Ikaunieks 4-0. Nu šeit, ka Tukums uzdāvina šos vārtus, sāk brukt kopā. Tukuma komanda. Ļoti viegli vārti RFS komandai. Un Ķigurs, kurš varēja 3 minūtēs nokārtot dubli pats sev, kuram ir labs sitiens no vidējas distances, kurš var ielikt bumbu pašā vārtu stūrītī. Ķigurs bumbu izripina vēl labākā vietā Jānim Ikauniekam. Lūk, šeit raugāmies. Kas te liedza iesist Ķiguram? Nekās. Bet labāk jau uz kreisās kājiņas. 2 Liepājas futbola audzēkņi.